Ja jūsu vēlme ir vienkārši kaut kas foršs un stilizēts paša valkāšanai, pilnīgi brīvi, ko gribat to velciet, ko gribat to taisiet, tikai nesauciet viņu par arheoloģisko tērpu, ja? lai tur tās terminoloģijas nejaucās kopā. Jo tad ir cilvēki, kam tā lieta ir ļoti tuvu pie sirds, un viņi ļoti pārdzīvo par to, kad jaunradi un fantāzija nosauc par vēsturiskā tērpa rekonstrukciju vai arheoloģisko tērpu. Bet, skatīsimies, tad man ir pāris piemēriņi, kas tas reāli ir. Ar šito to dara? Nē? Vai es to daru ar šito? Tas skraidīšu pār tam projektoram un saka, ar pulti var? Bēlī, ak tie. Pagaidi, es tā domāju, ka var. Tā, pusi? Vai arī tu man būs asistents un spiedīs podziņu? Es slēdīšu, jā. Labi. Nu, labi. Sakot, no sākuma īsumā vēsturiskā karta par to, kur 500 gadus pirms mūsu ēras kādā kontekstā atrodas Baltu cilts, Baltu apdzīvotais areāls, kas ir daudz, daudz plašāks nekā tās divas valstis, ko mēs pazīstam kā Baltu valstis, kas ir Latvija, Lietuva šodienā. Tālāk nākamais, lūdzu. Un te jau ir, es domāju, ka šo karti ir redzējuši ļoti daudzi. Te ir tīri labi atzīmētas tās teritorijas, kur tās Baltu ciltis ir dzīvojušas, jau ļoti pietuvinātā laikā ap 13. gadsimta sākumu. Kas ir viens no tiem periodiem, kas tiek visvairāk apskatīts, ja mēs runājam par tērpa rekonstrukciju, tērpa veidošanu, lielākoties mēs runājam par 11. līdz 13. gadsimtu, kas ir vēlās dzelzs laikmets. Labi, tālāk. Te mums ir vēl viena karte, kur var atrast arī nedaudz sīkākus tos maztautu nosaukumus. Bet tas varbūt šobrīd nav tik aktuāli. Ejam tālāk, ejam skatīties jau uz tērpiņiem. Ļoti sena bilde, bet ļoti skaista bilde. Ar meiteni ļoti tipiskā latgaļu tērpā. Ja? Un ja mēs runājam par tērpa konstrukciju reāli, kā sievietes tērps sastāv, tad līna krekls, un līna krekls ir garais krekls. Es uzreiz arī radīšu. Mans krekls līdzi. Tunikas piegriežama krekls ar ķīļiem. Bija tāds periods rekonstruktoru vēsturē, kad bija šķēlumi sānos un plika kāja nāk laukā, un diemžēl šis ir tas stils, ko ir pārņēmusi ļoti liela daļa ar dejotāju kolektīviem, kad meitenes tiek celtas uz rokām praktiski ar plikiem dibeniem. Nav forši, nav vērti. Tāpēc tajā vietā, kur tiek atstāts caurums, ja, ir 3 stūrveida ķīlītes. Ja, tad, kad es viņu tūlītās palaidīšu apkārt, varēsiet apčamdīt, apskatīties. Ja, tātad šitien te sēnā ir krekls būtībā ir taisni gabali. Taisns gabals priekšā, taisns gabals aizmugurē, un šitajā vietā, sākot no drusku virs vidus, ir tā vieta, kur iet iekšā 3 stūrveida ķīlis. Sanāk to būtībā tāda kā līna kleita. Piedurknes. Šim konkrētajam kreklam konstrukcija ir tāda, ka piedurknes nāk ir viena piedurknes daļa, kas ir viens no variantiem, kā var taisīt. Var vienkārši piedurknes likt iekšā, tā kā viņas mēdz likt iekšā. Krekls esam ļoti, ļoti pieraduši redzēt to variantu, ka ir šķēlums priekšā, kas tiek aizprausts ar saktiņu. Tā var darīt, bet tas absolūti nav obligāti. Jo man šeit ir aukliņa, jo ļoti bieži tādas saktiņas maz nav atrastas krekliem. Jā, piemēram, man ir zemgaļu tērps, un zemgaļiem krekla saktiņas nav atrastas vispār. Tāpēc tev ir vai nu aukliņa, ar ko tu aizsien, vai arī vienkārši tev izgriezums ir tāds, ka tu viņu pārnauc pāri galvai. Un viss. Jo saktiņa tā, savā ziņā tā ir praktiska rotiņa. Došu apkārt. Un pie reizes tad arī čamdiet audumu, ja jūs domājat par to, ka doties
iegādāt audumu, ir ļoti svarīgi nenopirkt audumu, kas ir par plānu. Jā, jo, ja jūs paliekat roku apakšā un roku var redzēt cauri, nebūs forši. Tajā brīdī, kad krekls būs samircis, teiksim, sasvīdis un tam līdzīgi, tad jūs būsiet praktiski caurspīdīgā apģērbā. Varbūt tā nav tā lieta, ko gribās. Bet tā, labi, krekls. Brunči. Šajā gadījumā... Es tev teikšu. Jā. Brunči ir no Vilnas, pavisam noteikti no Vilnas. Ja mēs runājam par latgaļiem un par sēļiem un daļēji par kuršiem, tas ir atkarīgs no perioda un reģiona, tad ir vienkārši auduma gabals, kas tiek aptīts ap vidu un apsiets ar jostu. Sakrokojās, kā sakrokojās, bet nekā vairāk tur nav. Viņš nav savilkts, viņš nav speciāli uztaisīts kā bruncis. Tas nav etnogrāfiskais bruncis ar faltītēm. Tas ir vienkārši tā kā paņemtu pledu, apliktu pāri, viņam te jāliekās, teiksim, no vienas puses, pārliekās pāri, tā kā priekšā viņš sanāk 2 slāņos, apsiet ar jostu, viss gatava skrien. Ja mēs runājam par zemgaļu, lībiešu un daļēji kuršu tērpiem, tad ir uz pleciem spraužamie brunči, šie ir apliekamie uz pleciem spraužamie brunči, ir tas, ka tev ir reāli 2 tādas segas, 2 pledi, kas uz pleciem saspraužās kopā ar saktām. Saktu variācijas daudz un dažādas atkarībā no tā, kura maztauta un kurš periods. Tad, kad viņi ir sasprausti uz pleciem, apsien ar jostu, un tev ir sarafona tipa kleita gatava. Nekādi diži tur vairāk nav. Ir redzēti varianti, kad aizšuj vienu sānu ciet, un tad tev reāli tur viņā esi praktiski kā gatavā kleitā. Tā pavisam noteikti var darīt. Bet ir jāņem vērā, ka pēc pieredzes kādu brīdi tas ir ērtāk, un tad viņam izsēžās dibens. Tad, ja vienkārši sasprauž uz pleciem, tad tas apģērba gabals ir ilgtspējīgāks, un viņš vienkārši daudz ilgāk ir tieši tāds, kādu viņi gribās redzēt. Viss labi? Jā. Jā. Josta. Josta ir absolūti funkcionāla. Jostas arī ir ļoti dažādi varianti. Lielākoties mēs runājam par jostu, kas ir celaina. Šis tas ir līdzi. Man ir 2 dažādas celu jostiņas. Vai visi zina, ko nozīmē celainas un celu jostas? Kas nezina? Aha, labi. Mēģināšu pastāstīt. Šitas palaiž jau apkārt. Tā jostiņa, kas ir ar dzelteniem dzīpariem, ir konkrēti 13. gadsimta atraduma atdarinājums. Un otra ir tipiska variācija par tēmu. Tātad, ja mēs runājam par austajām jostām, kas ir lielākā daļa no etnogrāfiskajām, tām rakstētajām smukajām jostiņām, tad aušanas process notiek tāds, ka tev ir savijās tiegi, izvelk cauri audus, atkal savijās šādi, atkal aizauž, savijās, aizauž. Nu, var sakot, ka visu laiku tas diedziņš iet pa leju, pa augšu, tā viņi krustojās. Savukārt celainas tiek taisīts pilnīgi citā tehnikā. Ir celu galdiņi, kas ir tāds šāda izmēra apmēram 4 stūrītis, un katrā stūrītī tam celu galdiņam ir caurums. Un caur to caurumu tiek izvērts diegs. Un tad viņi visi tiek salikti vertikāli, un tad viņus visus kopā griež, vai arī dažādā secībā. Un attiecīgi sanāk, ka viņas savijās tā kā mazas virvītes. Un celainas ir daudz biezākas. Ja jūs skatīsieties tās jostiņas, ko es sūtu apkārt, jūs jutīsiet, ka viņa ir bieza, viņa ir tāda stingra, viņa ir ļoti, ļoti izturīga. Un celainai ir savi veidi, kā var dabūt rakstus. Tas nebūtu nav tik vienkārši kā ar raušanu parasto. Un es domāju, ka gan jau var dabūt arī celaiņu aušanu meistarklasi no tom. Galvenais piesakieties un uzprasieties. Man pašam būtu interesanti, Jā. Nu, katrā ziņā ar celainēm lieta ir tāda, ka tā uzriktēšanās ir daudz garāka un sarežģītāka nekā tas celošanas process. Bet
ir ļoti forši. Reizēm tu nekad nezini, kas tur galā sanāks. Ja tu esi iesācējis un īsti nesaproti, kā to lietu darīt. Bet, jostas ir šajā celu tehnikā. Lielākoties viņas ir zilā un sarkanā krāsā. Sarkanums var būt dažāds. Varbūt divi dažādi sarkanumi, viens rozīgāks, otrs ķieģeļsarkanaināks, un tad tev ir zils. No 12. gadsimta pievienojas arī dzeltenais dzīpars, bet, kā jau es teicu, zaļais nav. Zaļais ir ļoti jau daudz vēlāks, jau etnogrāfiskāks. Kājām autis, ietavas, lielsaišķi, apavi, daudz tādu nezināmu, nepazīstamu vārdu. Auti būtībā ir tāds lina auduma gabals, kurā tu konkrētā veidā ietini kāju. Pēdu, jā. Jā, taisnība. Paldies, tu. Pēdu, jā. Un vēl ir saglabājušās liecības no 19. gadsimta, tāpēc, kā Krievu armijā vēl 19. gadsimta, 20. gadsimta sākumā karavīri lietoja nevis zeķes, bet kāju autus. Attiecīgi ir liecības par to. Paldies, vēl viens mani koriģēja. No Otrā pasaules kara pat. Attiecīgi ir saglabājušās gan daudz liecības, kāda tieši bija tā tehnika, kā to pēdu autos ietīt, bet katrā ziņā no sākuma ietin pēdu un pēc tam viņai kaut ko tina apkārt. Ui, brīnišķīgi. Šitais te ir viens šitāds. Palaidīšu apkārt. Yes. Nu labi, tev ir smukāk. To viņš ir atstiepis savējos. Jā, tas, ko es gribēju parādīt. Tālāk šie mums ir sietavas. Sietavas, tāpēc, ka viņus tin ap kāju, lielākoties sākot no potītes, spirālē tin ap kāju. Vai nu uz iekšu, vai nu uz āru. Nav svarīgi, kā jums ērtāk. Bet viņi ir visnotaļ gari. Viss šitais ir jātin ap kāju. Un tad to visu piefiksē pie kājas arī ar dikti skaistu celainīti. Kā mēs viņu varētu nosaukt? Šito? Jā, bet, jo celu jau ir tehnika, bet mēs viņu sauktu par celainīti vai... Mēs viņu sauktu... Prievīte. Prievīte tā nevarētu būt, jo prievīte ir konkrēts austas jostiņas veids. Bet tad, kad viņi ir garāki, tad mēs viņus saucam par lielsaišķiem, jo šie ir lieli un viņus nosien. Vēl viņu noteikti var saukt par pacelīti. Pacelīte, pekelīte. Šis vārds, šis termins ir izdzīvojis arī no etnogrāfijas, tā ka par pacelītēm viņus pavisam noteikti var saukt. Vai par lielsaišķiem. Šos sietavas auž speciāli. Ja jūs pievērsiet uzmanību, tā ir burtiski stelēs, viņi ir atsevišķi austa tieši tādā garumā, viņi nav nogriezta. Jo, ja no lielāka auduma nogriež strēmelīti, viņai lietojot sāk irt malas. Tāpēc šitais ir speciāli jāpasūta. Viens komplektiņš, manuprāt, 100 eiro maksā. Es kaut kad pirms pāris gadiem skatījos. Cik garas? Viņas ir vidēji 3 metrus garas. Ir austā garaniski vai? Viņi ir austā garaniski, jā. Tā ir kā tā būtu tāda plata jostiņa. Tādā tehnikā viņu arī auž. Bet, stelēs pavisam noteikti. No audējām pavisam noteikti var pasūtīt un iegādāt. Jā. Bet man šķiet, jā, pirms pāris gadiem skatījos, bija 100 eiro. Bija viens pārītis, pārītis, nevis viena. Tas arī jau labi. Tālāk, jaka vai vamzis. Reizēm paliek augsti, un tāpēc ir jāuzvelk mugurā kaut kas... Jā. Šis ir vīriešu, bet, ja godīgi, nav pilnīgi un absolūti nekādas atšķirības. Tur piegriezumos nav absolūti nekā. Tā ka būtībā piegriezums ir identisks, tāds pats kā kreklam. Tikai sieviešu gadījumā īsāks. Tas ir Toma, tāpēc ir tāds apjomīgs. Bet... nav, vai ne? Tāpēc, vienīgi tā garumā, jā, tad
var pielāgot pie sava tērpa, bet būtībā arī tas ir tas pats, kas krekls, tikai no vilnas auduma. Viņš parasti ir kaut kāds šitāds, bet es neteikšu, ka tas garums ir tā ļoti konkrēts un nosakāms, tāpēc, ka mēs neesam atraduši nevienu apģērba gabalu, pēc kura mēs varētu spriest, jā, vambas bija tieši šiti garš sievietēm. Skatieties pēc... Jā. Garums nav vēl īsti nosakāms, Nav. Lietiešiem patīk, kad ir garāks kreklis un īsāks vambas. Es teiktu, ka tas... Jā. Bet es domāju, ka tur arī ir lieta iekš tā, ka slāvu tērpam ir raksturīgi, ka kreklis vienmēr ir garāks un kreklis nāk laukā. Es domāju, ka tas, tāpēc, ka lietuviešiem visnotaļ ir poļu ietekme, iekš viskaut kā, tā ka tur arī varētu būt atbalsts. Ja mēs skatāmies uz Latgales etnogrāfisko tērpu, tur mēs arī redzam dažas slāviskas ietekmes tērpā. Bet tā ir etnogrāfija, bet tomēr. Jā, sievietēm svarīgi, domājot par vamža izmēru, ir tas, pie kura tipa brunčiem jūs viņu grasaties vilkt. Ja jūs grasaties vilkt pie šāda veida apsienamajiem, jeb apliekamajiem brunčiem, tad viņš var būt samērā garš, kaut kāds šitāds te, un kaut kā virs ceļa. Ja jūs viņu grasāties vilkt pie spraužamajiem brunčiem, tad ir jāņem vērā, ka viņš tiks vilkts zem tiem brunčiem. Attiecīgi viņš ir jātaisa, ja pie apliekamajiem var taisīt samērā apjomīgu, tad viņš jātaisa ciešāks. Iemesls ir saktas, ar ko tiek sasprausti brunči. Jo ir ārkārtīgi neērti, ja virs tām saktām uzvelk kaut ko pāri. Es pamēģināju vienreiz, otrreiz vairs to nedarīju. Bet ja pie krekliem nevienmēr atrod saktiņas, un patiesībā saktiņas atrod pie samērā maza procenta kreklu, ja mēs nerunājam par latgaļiem, tur ir vairāk, tad pie vamžiem gan saktas ir vamži, tāpēc, ka tomēr tas ir apģērbs, kas ir paredzēts siltumam, aizspraust kaklu ir visnotaļ svarīgi. Tā ka tur saktiņas atrodās. Piedurknes plānojam garas, un ja viņas ir normālā platumā, tad viņas itin viegli var atlocīt tajā brīdī, kad tev akurāt tik garas piedurknes neprasās. Varbūt ir kādi jautājumi par šo līdz šim? Labi, acīm redzot, viss skaidrs. Tālāk, villaina. Villaina, es domāju, ka ir skaidrs, kas ir villaina. Lielāka izmēra saga, ko tā pliec ap pleciem. Kādā veidā viņa tiek rotāta, tas ir ļoti, ļoti atkarīgs no izvēlētās maztautas un no izvēlētā gadsimta. Jo tas tiešām jau ir specifiski un gana detāli. Villainēm arī var būt celu apaudi, varbūt tie, kas ir ar barkstim, un tie, kas ir ar garajām malām, arī ļoti svarīgi, par kuru maztautu un kuru gadsimtu mēs runājam konkrētajā gadījumā. Tur var būt arī metāla rotājumi, var būt spirālītes, var būt alvas podziņas. Ļoti, ļoti rūpīgi jāskatās pakaļ. Šī ir svarīga detaļa, tāpēc, ka tā ir parasti bijusi tā lieta, kas nāk visvairāk pāri un kas nosedz arī visu pārējo krāšņumu. Tad, kad ir ļoti augsti, attiecīgi tur vajadzēja būt pa smūko. Galvas sega. Galva lielākoties ir apsegta. Galvā ir galvasauts. Ja mēs spriežam pēc arheoloģiskā materiāla, tas ir vilnas. Mēs šobrīd esam gana jutīgas būtnes, un tāpēc mēs zem tās vilnas pasienam lina galvas segu, galvas autiņu, tāpēc, ka tā vilna kož pierē. Īsti vēsturiski atbilstoši tas nav, bet arī uzvilkt normālas zeķes zem visa tā nav vēsturiski atbilstoši, bet to mēs darām. Vārds sakot, galvenais
Galvenais neizrādīties pārāk daudz ar neautentiskām detaļām. Bet jā, galvas auds ir dažādi veidi, kā viņu sasiet. Tas būtībā jāpamēģina, jāeksperimentē, kā pie konkrētās sejas vislabāk izskatās. Kādam izskatās forši, ka ir tā atpakaļ, kādam vienkārši ne pārāk un vairāk jāsien uz pieres, kādam izskatās forši, ka ir brīvs, kādam, ka ir savilkts. Nu, arī garums. Absolūti nav noteikts, kam ir īsāki, kam ir garāki. Nu, tas arī absolūti pēc izvēles. Galvasauts pavisam noteikti var būt rotāts, un tur arī jāskatās uz maztautu, jāskatās uz konkrēto gadsimtu pusi par to, kādi rotājumi ir piemēroti vai nav piemēroti. Vainags, ja ir vainags, viņš lielākoties tiek vilkts virs galvasauta. Iemesls – viņš ir smags, spiež galvā. Un pusstundu pastaigāsi ar metāla vainagu galvā, un tā sāk sāpēt galva, ka tu saproti, ka ir labi arī bez. Jā, spriežot pēc arheoloģiskā materiāla, vainagus atrodam galvās pieaugušām sievietēm visos vecumos, arī visnotaļ gados. Tā nav gluži etnogrāfiskā tradīcija, kad vainags ir tikai neprecētas meitas galvasrota. Jā, tas ir daudz vēlāks uzslāņojums. Vainags ir statusa simbols. Varēja būt vairāki vainagi, viens virs otra. Ir atrasti tādi, kas ir burtiski sašņorēti kopā, sasieti kopā, ka tev ir 3 vainagi. Mēs runājam par Latgales piemēriem dažiem. 3 vainagi, dažādi vainagi. Tur ir grīstas vainags un vēl vis kaut kāds vainags vien virs otru. Tā kā kārtīgs kronis. Ja gribās rekonstruēt kaut ko tādu, droši, bet rēķinieties ar to, ka tas ir smagi. Ja, bet visnotaļ iesaku valkāt virs galvas sagas, virs galvasauta. Ir tādi vainagi, sevišķi uz 13. gadsimta sākumu, kur jau ir auduma strēmelīte zem tā metāla, nu tad to jau mierīgi var likt galvā arī tādu. Dažus latgaļu vainagus, kas ir tādi draudzīgāki lietotājiem, arī var likt galvā, nu tā kā šeit ir izdarīts, jo šitais ir tāda būtībā kā senāk, kā tāda bronzas lente, bet ja mums tur ir spirālītes, kā piemēram zemgaļu vainagos, tas viss tā saķers metos, ka tu pēc tam ņem to vainagu nost un mati tev iet līdzi. Tas nebija forši. Labi, ejam tālāk. Te mums ir ziema, jo arī ziemā mēs varam valkāt arheoloģisko tērpu. Un šeit var redzēt, kreisajā pusē ir garā jaka. Nu, tāda riktīgi līdz celim, virs tiem brunčiem ir garā jaka, viņi tur iet pāri, sasprausta ar saktām. Tas ir konkrēti kreisajā pusē, tas ir lībiešu tērps. Jā, tur ir tas lībiešu pušķis, rotātais ar spirālītēm viņai priekšā. Blakus tur ir latgaļu variants ziemai. Un šis ir tas gadījums, kad dažādas ādiņas un lapsiņas ir ārkārtīgi foršas. Un tad arī, kad visu savāk mugurā, tad tur var būt riktīgi daudz. Ejam tālāk. Var arī nesavilkt. Tas ir tad, kad tu esi pasākumā un ir karsti, un viss jau ir izbeidzies. Tad jau šis liekas karsti tajā brīdī. Saules spiež spēcīgi. Jā. Bet, ja mēs skatāmies reku tur pa kreisi, mēs redzam, ka puisim tās sietavas vēl joprojām ir ap kājām, kas starp citu ir izcili foršs variants. Ja viņas uzsiet bez zeķēm, un tad tu novelc tos apavus un ej basām kājām, vajag apavus uzvilkt velciņus atpakaļ, tāpat vienkārši basās kājās. Ja ir normāli ādas apaviņi, kas tev nerīvē visos stūros, tad tas ir visnotaļ ērti. Ejam tālāk. Kāpēc Jā. tas sietavas vajag? Sietavas taču arī ārkārt ēdētīgi, ne? Nav obligāti. Viņu var tīt. Tas ir kā ir ērtāk. Ja, jo tad, kad es velku vienus no saviem zābaciņiem, kuriem ir šeit izgriezums, tad riktīgi var redzēt, ja tur apakšā kaut kas ir. Un tad smukāk izskatās, ka es esmu no sākuma sietavu sākusi aptīt ap pēdu un pēc tam aiztenus tālāk pa kāju.
Ja ir tādi zābaciņi drīzāk, kas ir virs potītes, tad mierīgi var darīt arī šādi. Iemesls, kāpēc, es domāju, ka praktiskums, tāpēc, ka kāja ir daudz savāktāka nekā tad, ja tev vienkārši ir bikses kājās. Ļoti, tu bikses pieloki un aizsienciet. Nu, ir teorija par to, kā mums pašiem praksē tas ir bijis, ka tas daļai kalpo kā kompresija. Ļoti garākus gabals var staigāt, viņa palīdz cirkulēt asinīm, jo viņi pareizi sasien tas spēj, bet labi, tās ir tikai tādas mūsu, kā mēs to esam izmēģinājuši, tā ir mūsu praksa. Jebkurā gadījumā, jebkurš iemesls, ko es tagad varētu pateikt, būtu spekulācija par tēmu. Jā, noteikti, jo, protams, nav atradumi. Indijā tā nav spekulācija. Indieši šitos tieši saist par kompresijas zeķiem, tas palīdz tieši visādām vēnu, asinsrites, līmfu kustības Varbūt arī ir tas Jā, katrā ziņā mums nav neviena līdz šim izdzīvojuša cilvēka, ka mēs varētu paprasīt, kāpēc jūs toreiz tā darījāt. Jā, mēs tiešām varam izmantot analoģijas. Un paldies par komentāru. Kā tad? Es rudenī biju Taizemē. Tur Taizemes ziemeļos ir garkaklu sievietes, kurām arī es skatos, ir ļoti, ļoti līdzīgi elementi. Un viņām arī kājas bija nosietas ar būtībā audumam vai striķīšiem, uz kuriem ir savērti bronzas gredzentiņi. Viņu iemesls bija, lai pasargātos no čūsku dzēlieniem. Varbūt strādā arī tas, tāpēc, ka ja tu esi mežā un tur čūsku ir daudz, tad tur visnotaļ ir iespēja, ka kāds mēģinās tev iet un tu vienkārši caur šito neizdzeļ cauri. Cilvēki vienmēr ir bijuši izcili praktiski. Vienmēr ir praktisks iemesls, kāpēc kaut kas tiek darīts. Un tas nav tikai ideoloģisks vai tikai smukumam. Jo vienmēr ir kaut kas. Arī šos gadus šujot tērpus un rekonstruējot tērpus no dažādiem gadsimtiem, es esmu sapratusi, ka ir svarīgi no sākuma mēģināt rekonstruēt precīzi, kā bija, un tad tu saproti, šito darīja, vai šitā vīle šeit ir tāpēc, ka tas praktiski sanāk, ka tas tērps arī izskatās un sēž, nevis pēc mūsdienu tradīcijas ieliec visur iešūs un viss tev dara. Jā, tad visam ir iemesls. Ejam tālāk. Redz, te mums ir vīrieša tērps. Ja, arī mēs sākam ar lina kraklu. Vīrieša lina krakls ir īsāks. Bet viņš ir gana garš, lai vai nu varētu sabāzt biksēs, vai lai viņš ir ārpus biksēm. Tas būtībā katram pēc izvēles, kā viņš vēlas. Šis ir arī, kā jūs redzēsiet, ar nelielu ķīlīti sānā, lai paplatinātos, jo tā vienkārši ir ērtāk. Lina vai vilnas bikses? Tais vai ne? Kā tā? Līna ir, jā. Jā. Ar bikšu piegrieznēm ir tā, ka nevienas bikses atrastas nav no tā laika. Tas ir apakšbikses vai virsbikses? Bikses. Tad nepastāvēja tāds termins kā apakšbikses. Te vienkārši tā, kas ir lina kārta, kas ir krekls un bikses, tā ir apakšveļa, jebkurā gadījumā. Tā ir tā pirmā kārta, kas ir pie miesas. Ir dažādas versijas un variācijas par piegriezumu, un mēs varam iziet tikai uz analoģijām no atradumiem, kas ir kaut kur pietuvināti vai, teiksim, jāsmojuši 17. gadsimta atradumus. Bet, jebkurā gadījumā, bikses, it sevišķi no lina, no nestaipīga auduma, ir platas, ir samērā apjomīgas, un arī tāpēc ir stipri vien ērtāk, kad tās bikšu staras tiek piešņorētas pie kājas, un tad viņš ir tā savāktāks. Bet, visnotaļ virs šāda apjomīga, maisveidīga apģērba gabala prasās, lai pāri būtu vamzis, kas to paskatu padara desmit smukāku.
Un es redzēju, daži nesa tādas platas ļoti bikstes līdz celim. Tas ir konkrēts skandināvu atradums, konkrēta rekonstrukcija. Jā, ir arī tādas, ja jūs vēlaties rekonstruēt tādu veidu tērpu, tad es ieteiktu rekonstruēt viņu komplektā ar visu pārējo, kas ar viņu nāk. Attiecīgi nevis mūsu, bet skandināvu, tur, kur viņas ir. Jā, šeit mēs izējam ar tādām, kas ir tieši tādā platumā, lai derētu, lai netraucētu apsēsties, pietupties, lai neplīstu. Jā, kas dara? Bet katrā ziņā bikses, jebkurā gadījumā, būs daudz platākas un daudz apjomīgākas, nekā mēs esam pieraduši mūsdienās. Jo piegriezts mūsdienās ir daudz sarežģītākas. Vamzis, par vamzu mēs jau runājām. Viņš ir atnācis jau līdz šejienei, tā kā būtībā piegriežamā nav nekādas atšķirības. Vamzim es arī pavisam noteikti iesaku, lai ir ķīļi sānos. Šis gadījums ir, kur tu var redzēt, ka ir šķēlumi sānos, tāpēc, ka tas ir no pasanas rekonstrukcijas, tad, kad vēl netika likti ķīļi sānos. Bet tagad jau pēdējā laikā praktiski vienmēr tos ķīļus liek, jo tas vienkārši ir ērtāk un ilgtspējīgāk. Autis, ietavas, lielstraišķi, apavi, par šo mēs jau runājām, nav absolūti nekādas atšķirības. Apmetnis. Apmetnis ir tā lieta, par ko man skauž. Jo apmetnis tas būtībā ir divas villainas, un tajā laikā tās burtiski ir divas villainas, kas ir sašūtas kopā, jo tik lielu auduma gabalu vienkārši nebija fiziski iespējams noaust. Tā ka tie ir divi, kas ir sašūti kopā. Parasti viņus valkā tā kā ir horizontāli abi divi, un tad tā viela ir horizontāli, pēc tam viss apdarīti ar pušķiem vai celainēm vai vēl kaut ko tur. Bet katrā ziņā apmetis ir fantastiska lieta, tāpēc, ka tu viņu var salocīt dažādos veidos un vēl uzmest kā kapuci virsū un vispār. Un tad, kad ir augsts un pasākumi, tad, ja ir pieejams kāds vīriešu apmetnis, kurā ietīties, tad visas villainas ar saviem skaistajiem rotājumiem var iet sēdēt lādē, un apmetnis ir tā vismīļākā lieta pasaulē, un, protams, tas vīrietis, kuram tas apmetnis pieder. Cepure. Šajā gadījumā, jūs redzat vīrieti bez cepuras, ir tā drusciņi nepabeigti. Jā, jo mēs zinām vēsturiski, cepuras galvas ir, cik vien mēs atpakaļ skatāmies, cik senus attēlus mēs vien redzētu, galvā vienmēr ir cepure. Arī tīri praktiski iemeslu dēļ, tāpēc, ka saule, tāpēc, ka viss. Iespējams, ka arī reliģisku, ideoloģisku, māņticīgu apsvērumu, to mēs līdz galam nevaram pateikt. Tas, ko mēs no latviešu ticējumiem zinām, ir tas, ka parasti praktiskais iemesls ir savijies kopā ar mistisko, mitoloģisko iemeslu, tā ka praktiskā maģija un visas realitātes. Nebija atdalāmas tās pasaules, kas ir mitoloģiskā un mītiskā un praktiskā realitāte. Jā, viņas abas bija savijušās. Tā kā es domāju, ka bija aba veida iemesli, bet katrā ziņā ņemam vērā to, ka vīrietim cepure ir galvā. Lielākoties viņa ir šūta no auduma. Parasti tie ir tādi auduma atgriezumiņi, kas ir palikuši pāri no, vamža. Jā, viņa var būt no 4 vai no 6 vai no 8 tādiem 3 stūrīšiem, kas tiek sašūti kopā. Ir redzēts, ka viņus apdarina ar ādiņu vai ar celainīti. Vīriešiem ir atrastas arī adatas pinuma cepures. Vai, atvainojos, šausmīgi samalojos tagad. Nē. Nevis ir atrastas, bet ik pa brīdim var redzēt, jā, ka vīrieši staigā ar adatas pinuma cepurēm, bet īsti arheoloģiskie atradumi to neapstiprina. Adatas pinuma cepures ir atrastas samērā daudz Lietuvas teritorijās sieviešu apbedījumos. Jā, pie viņām arī reizēm bija kaut kādi piekariņi un tādas lietas. Jā, kad parādījās, ļoti izplatījās populāri adatas pinums, tad visi sāka taisīt visu kaut kādas detaļas, no viņa taisa arī cepures. Bet adatas pinumam ir atkal ļoti, ļoti sena vēsture. Jau kopš senās Ēģiptes, jā. Jā, tāpēc arī tas, tikpat labi tas varbūt arī šis, manuprāt, bet nav pamata. Tās, kas ir atrasts, ir cimdi un zeķis no adatas pinuma. Jā,
Par cepurēm es saku, ka vīriešu abadījumos adatas pinuma cepurus atrast tas nav. Varbūt mēs vēl neesam atraduši un kaut kur ir. Varbūt viņas vienkārši ir jau kompostējušās un stipri vien izbeigušās, pirms mēs viņus spējam atrast. Jā, un tie kaut kādi auduma gabaliņi ir bijusi. Bet to mēs nevaram pateikt. Tā jau lejas dopeļu slavenajā izrakumā, tur ir tās ādas siksnas, viņam jau ir arī ādas cepuri, tur ir tie zelžu, Viņam ir bronzas, tie saglabājušies. Tas ir. Viņš ir pie cepuras, bet cepura ir no auduma, šūta, no tiem gabaliņiem, un pēc tam gar šito te apakšmalu viņa ir apvilkta ar ādas strēmelīti, pie kuras ir metāla apkalumi. Tas ir audums, kas ir bijis sašūts? Jā, tas ir audums, pavisam noteikti. Tā nav ādas cepura. Kapuce. Kapuce arī reizēm ir. Tev ir kāda līdzi? Kapuce arī ir fantastiska lieta. It sevišķi tad, kad ir vējains laiks. Kapuci valkājam gan pie sieviešu, gan pie vīriešu tērpiem. Uzvelc galvā kapuci. Kapuci ir samērā gara, nosēs tev visu krūšu zonu. Jā, tomēr tu vari nodemonstrēt, kā viņi velkās. Ja es tur trāpu kaut kur. Tu brīnišķīgi trāpi, jā. Ko dara cepuri? Nē, šajā gadījumā cepurei nav nepieciešams būt. Ja tev ir kaut kas, kas tev traucē, tad tev traucē. Ja? Nav obligāti visam jābūt. Bet šajā gadījumā ir būtībā piegriezums ir izcili vienkāršs. Ja? Ir vai nu viens auduma gabals, kas ir pārlocīts, vai divi auduma gabali, kas sašūt kopā. Ķīlis tur un ķīlis. Šitāds Rietumē Eiropas variants Latvijā ir atrasts? Jo. Kurzeme. Ir. Kurzemes tīrs purva atradums. Nē, tīrs purvā, tur parasti Tīrs visos purvā ļoti zīmējumos, viņš ir citādāks. kopā ar vannu. Improvizācija. Visos Jā. zīmējumos tas ir kopā Ar ar šādā vannu. piegriezienā Es atceros. arī Gunta saka, ka nav īsti, tas vienkārši ir ļoti ērti un ļoti forši. Ir, jā. Jā. Bet bikses arī nav atrasts. Par šo varētu arī visu iedziļināties, bet Mhm. tā ir cita nodarbība, jā. Jā. Var arī netaisīt kapuci. Vienkārši saku, ka ir ļoti, ļoti ērti. Ejam tālāk. Tas ir pārgājumi. Jā, rekord mums arī ir kāds ziemas varianti, kad būtībā ziemā mēs velkam praktiski to pašu, tikai biezāku vai vairākas kārtas. Jo vilnas audums arī, teiksim, vasarā var vilkt tādu vilnas audumu, kas ir ļoti plāns, un ziemā savukārt tāds gruntīgāks. Vai arī kārtas. Kārtas palīdz ārkārtīgi labi, jo vilna ļoti labi veido slānīšus un izolē. Jā, ejam tālāk. Apaviņi, pastalas un vīzes ir visnotaļ akceptējams apavu veids, ļoti sens, ļoti dažādiem variantiem. Nesen ir sākts pētīt pastalu veids un veidi un piegriezumi dažādos Latvijas reģionos. Nevaru teikt, ka kāds ir atrasts konkrēti no vēlā dzelzs laikmeta, bet tas ir kaut kas tik absolūti vienkāršs, it sevišķi ar aukliņām sašņorēts, ka nav neviena iemesla, kāpēc šāda veida apavus nevarētu lietot. Bet smukāk izskatās zābaciņi un visi lieto zābaciņus. Praktiskāk es sāku domāt, ka varētu būt tomēr pastalas. It sevišķi, ja mēs runājam par ikdienu, par darbu, par to. Mēs pa laikam dodamies šajos senajos pārgājienos, un es sāku domāt, ka tiešām varbūt zābaciņš nebūs pareizi izvēle, jo tur ir gan šuvis, gan viss var lēnu garu laiku izjūt. Bet atkal pastalām šāda lieta nav kārtīgi bieza āda un viss notiekās. Jā. Turklāt pastala ir viegli modificējama izmērā. Ja, teiksim, atlaid viņu drusku vaļīgāk, un tur viņā uzreiz var ievilkt daudz biezāku zeķi ar visiem siltinājumiem. Kā teiksim, mēs vēl no etnogrāfijas perioda zinām, ka tad, kad vīri gāja ziemā mežā koku darbos, viņiem kājās bija vilnas zeķes, vairākos slāņos un pastalas.
nevis zābaki, bet pastels. Tālāk. Runājot par rotām, ļoti, ļoti specifiski. Tur iedziļināties nav pilnīgi ne mazākā iemesla šobrīd, tāpēc, ka vienkārši mums ir citas lietas, ko darīt. Bet spirāli gredzeni, kā visizplatītākā gredzena forma. Un arī tad, kad tiek atrasti apļa veida gredzeni, viņi vienmēr galos paiet viens otram galā. Ja, tā kā arī apļa veida gredzens vienmēr ir drusku spirāli gredzens. Tālāk, šie arī ir spirāli gredzeni, kā jūs redzat. Daži ir bronzas, citi ir ar sudraba platējumu atkarībā no perioda un mastautas. Ejam tālāk. Aproces augšā divu dažādu veidu, gan manžetes tipa, gan arī tordētā. Kaklariņķis, sudraba kaklariņķis šajā gadījumā un sakta. Pakausakta, jā. Dzintara piekariņi arī visnotaļ. Nevis kā krelles, bet kā piekariņi, kā amuleti. Mēs nezinām, kādu iemeslu dēļ valkāja, mēs nezinām, kāda jēga bija piešķirta šiem konkrētajiem. Mēs to varam tikai iztēlēties un katrs interpretēt. Krellītes, kādas no viņas ir atrastas, tādas viņas ir. Jā. Jā. Es domāju, ka labi, fiks izskrienam cauri par katru. Jā, šie ir kurši. Jā, īsumā, lai būtu. Jā, īsumā kuršu sievietes tērps šajā gadījumā rekonstrukcija, jeb zīmējums ir ap vidu apsietie brunči. Un blakus ir kuršu vīrieša rekonstrukcija. Ir periods un ir reģioni, kad kuršu sievietes valkā uz pleciem saspraustas vai uz abiem vai uz vienu plecu saspraustas bruņšus. Tālāk. Kuršiem raksturīgās rotas. Tur kāda viena kursieta arī ir aizņemta. Latgaļu apdzīvotais areāls. Vesela kompānija ar latgaļiem ārējuši Ezerpilī. Jā, atgādināšu, ka latgaļiem ir ap vidu sienamie brunči, un latgaļiem ir raksturīgas villaines, kas ir ar gredzentiņu, iestrādātiem gredzentiņiem, dažādās tehnikās, tie nav tikai iejausti, tie var būt arī ielikti, kā arī rūtainās villaines 13. gadsimta latgaļiem ir atrastas. Daudz un dažādi vainagu veidi. Visbagātīgākais vainagu variantu klāsts ir tieši latgaļiem. Ejam tālāk. Jā, rekur tur arī viens no tipiskajiem latgaļu vainagiem ir tur pa labi. Arī ar rotāto villaini klāt. 11. gadsimts šajā konkrētajā bildē. Ejam tālāk. Latgaļu vīriešiem karavīra aproces. Labi. Jā. Jā. Viens no latgaļu vainagiem un latgaļiem ļoti tipiski ir tas, ka vainagam aizmugurē ir bīze. Tas piekariņš, kas ir aizmugurē, viņi tiek saukta par vainaga bīzi. Tā ir viena no lietām, kas latgaļu vainagus atšķir, piemēram, no zemgaļu vainagiem, ja mēs runājam par šiem spirālīšu vainadziņiem. Latgaļu villaiņu dekori var būt daudz un dažādi, tiešām atkarība no gadsimta puses, no reģiona. Yes. Jā, labi. Jā. Sēļi ir ļoti, ļoti līdzīgi latgaļiem savā arheoloģiskajā materiālā, bet sēļus rekonstruē ļoti maz, tāpēc būtu ārkārtīgi forši, ja vēl kāds sēles parādītos. Ejam tālāk. Jā. Arī sēļiem raksturīgi ir gan vainagi ar bizēm, gan arī kaklariņķi ar zvārgulīšiem, spirāli aproces. Būtībā lielas atšķirības starp latgaļu un sēļu rotām nav. Tur ir atšķirība ir sīkumos, zinātāji pasaka un atpazīst. Tie, kas nezina, īsti atšķirība nepatiks.
Ar piekariņiem, gan sēļiem, gan latgaļiem. Un tālāk, nu jā, šeit ir ar tiem piekariņiem, par ko jums runājām. Ejam tālāk. Jā, sēļu atradums šis ir no viena tautas tērpu konkursa. Viens sēļu pārītis, kas arī dabūja tīru smuku balvu. Jā, lai iesdopeļ tieši tā. Un attiecīgi arī atsevišķi gribēja izcelt cepuri. Konkrētā vīriešu cepures rekonstrukcija, ka jūs redzat, ka viņi ir sašūti no auduma gabaliņiem. Jā, šeit jūs ļoti labi var redzēt konstrukciju. Un pie šīs cepures ir piešūti bronzas rotājumi. Zemgaļi. Jā, tālāk. Tātad zemgaļiem mēs runājam par sieviešu tērpu, kur ir uz pleciem saspraustie brunči. Šeit jūs ļoti labi redzat, kā ar adatām šitie garām tiek sasprausti. Pēc pieredzes spraužam tikai vilnu, līnā nespraužam. Paliek tādi caurumi, ka tu pēc tam nezini, kā viņus aiztaisīt ciet. Zemgaļiem ir tipiski vairāk viju kaklariņķi, kā var redzēt dāmai ap kaklu. Jā, būtībā viens uz otru kopā sakniedēti tādi kaklariņķi. Nu jā, un krusta datas ir viens no raksturīgākajiem zemgaļu protodatu veidiem. Tālāk. Bet ir arī kuršiem milzīgs krusta datas. Jā, bet viņas nāk pa vienai. Zemgaļiem viņas vienmēr nāk pa pāriem. Viņas tiek spraustas uz pleciem. Savukārt tāpēc ir teorija, ka kuršiem ar to vienu lielo krustadatu, pie kuras vēl nāk piekare, tiek sasprausta villaini, piemēram, nevis brunči. Jo viņi ir vienkārši pārāk smagi, viņi ir reāli velk uz leju. Jūs var parādīt bildes, kursietis staigā. Lietuviešu kursietis? Jā, bet skatāmies uz lietuviešu bildēm. Ļoti daudz ko var uzzināt. Jā, tur visādi. Starp citu, zemgaļu vīriešu apbedījumos ir atrasti kaklariņķi un vispār arī kuršu vīriešu apbedījumos ir visnotaļ atrasti kaklariņķi. Ejam tālāk. Lībieši ir viena no vispētītākajām maztautām ar savu materiālo kultūru. Ejam tālāk. Viņi arī ir visspecifiskākie. Ir gana daudz materiālu, ir gana daudz grāmatu, kuros var izpētīt un atrast savu vismīļāko lībiešu kapiņu, ko rekonstruēt. Bet katrā ziņā mēs runājam par uz pleciem smaržajiem brunčiem. Līviešiem atšķirība ir tāda, ka viņiem nav adatas, bet viņiem ir bruņurpuču saktas, ar kurām aizmugurē ir žosliņa, ar kuru arī šie divi audumi tiek sastiprināti kopā. Lielākoties viņos tiek iešūtas cilpiņas, lai tā sastiprināšana būtu tāda ērtāka. Un, protams, važas, kas var būt līdz pat ceļiem, un tad viņas piesienās ar jostu klāt, jo citādāk viss velkās nost un absolūti nav vērti. Bērniem ir ārkārtīgi rotāti tērpi ar alvas podziņām. Lībiešiem ir ļoti raksturīgas alvas podziņas kā rotājuma elements. Vīriešiem savukārt tērpi praktiski nav rotāti. Tālāk. Jā, te. Te arī vienā brīdī man ietērpa vienā lībiešu tērpā. 11. gadsimta, konkrētā gadsimtā. Jā, un te ir... Nē, viss kārtībā. Vīriešu tērpa piemērs var redzēt, ka, ja ir kāda alvas podziņas ap kaklu, tad tas jau ir ļoti daudz. Ja katrā ziņā tas nav tas greznums, ko mēs redzam lībiešu bērnu tērpos. Yes. Nu jā. Tā kā es esmu no Vēstures rekonstrukcijas un eksperimentālās arheoloģijas grupas Senzem, tad arī man Senzem fonā ar dažādiem tērpiem, dažādiem lielākoties 11. 12. gadsimts, bet ar dažādām maztautām pārstāvētiem Rīgas domas dārzā. Paldies! Paldies! Paldies tev! Jā, tagad neliela pauze.